Esiet sveicināti! Piedāvājam Kurzemes televīzijas sagatavotās ziņas no Ventspils. Studijā Solvita Demante. Ministrs Edmunds Sprūčs parakstījis rīkojumu par Aivara Lemberga atstādināšanu no Ventspils mēra pienākumu izpildes. Likumā par pašvaldībām teikts, ka priekšsēdētāji var atstādināt tikai nobalsojot vairākumam ievēlēto deputātu. Nav saprotams, ko Edmunds Sprūčs vēlas panākt, atstādinot cilvēku, kurš jau ir atstādināts. Kā žurnālistiem skaidroja Edmunds Sprūčs, viņš šo lēmumu pieņēmis pēc atbildes saņemšanas no Aivara Lemberga uz savu iepriekšējā nedēļā nosūtīto vēstuli. Aivars Lembergs nosūtījis vides un reģionālās attīstības ministram Edmundam Sprūčam paskaidrojumus, kuri tikuši pieprasīti jau iepriekš. Aivars Lembergs neesot sniedzis konkrētas atbildes, bet norādījis, ka viņam nesot tiesības sniegt paskaidrojumus par laika periodu kopš 2007. gada, kad nav pildījis pašvaldības vadītāju pienākumus, un līdz ar to viņam ir liegts izteikties kā domas pārstāvim. Aivars Lembergs lūdzis Sprūču precizēt, vai pieprasītā informācija jāsniedz domas priekšsēdētāju pienākumu izpildītājam vai konkrēti pilsētas mēram, tādējādi pārkāpjot viņam uzliktos ierobežojumus. Ventspils pašvaldības vadītājs atgādina, ka pārkāpjot šos noteikumus, viņam draud ieslodzījums. Aivars Lembergs arī skaidrojas, ka esot domas deputātam, viņa rīcībā nav šādu ziņu un dokumentu, kuri nepieciešami ministram. Tā kā pieprasījums ticis saņemts piekdienas vakarā, bet nedēļas nogalē Ventspils doma nestrādā, tad ierēdņiem nav bijusi iespēja nepieciešamos dokumentus sameklēt. Aivars Lembergs apsver iespēju, ka, ja jau ministrs pieprasa viņam atbildēt kā pilsētas mēram, tad varbūt aizliegums viņam pildīt šos pienākumus ir atcelts. Vēl Lembergs vēlas saņemt ministrijas juristu lēmumu kopiju, kura bijusi par pamatu pieprasījumam un ģenerāla prokuratūras lēmumam par tā saukto Lemberga šokējošo saimniekošanu Ventspilī. Atgādinam, ka 12. oktobrī ministrs Edmunds Sprūčs paziņoja, ka saņēmis no ģenerāla prokuratūras šokējošu informāciju par Aivara Lemberga darba metodēm. 3 dienu laikā tika pieprasīts iesniegt paskaidrojumus par Ventspils pašvaldībā pieņemtiem konkrētiem lēmumiem. It kā esot saņemta informācija, ka Aivars Lembergs, pieņemot ar pašvaldību saistītos lēmumus, rīkojies savu personisko un materiālo interešu vadīts. Aivars Lembergs nepiekrīt Edmunda Sprūča iecerēja atbrīvot viņu no Ventspils domas priekšsēdētāju pienākumu izpildes, uzsverot, ka viņa dzīvē nekas nemainās. Lembergs skaidro, ka viņam no pienākuma izpildes var likt atkāpties tikai Ventspils domas vairākums balsojot, bet tādā gadījumā ministrs ir pilnvarots sasaukt domas ārkārtas sēdi. Iespējams, ka Edmunds Sprūčs pūlas sev iekurot popularitāti politiskajā arēnā, atstādinot no amata Ventspils mēru, kuram patiesībā šos pienākumus nemaz nav ļauts veikt. Ugunsgrēks ir viena no lielākajām nelaimēm, kas var piemeklēt cilvēku. Aizdegšanās iemeslu patiesībā nemaz nav tik daudz. Neuzmanīga rīcība ar uguni, bezatbildīga smēķēšana un sabojātas elektroierīces. Ir arī sezonāli ugunsgrēka izraisītāji. Vasarā deg ugunskuri un grilli, bet ziemā ugunsgrēks var rasties slikti iztīrītos dūmbados. Saskaņā ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta statistiku 10. daļa no visiem ugunsgrēkiem izraisa nepareizu rīcību ar apkuras iekārtām. Lielu uzmanību jāpievērš apkuras krāsnim, apkuras katliem un tā tālāk. Ir īpaši dūmvādiem, dūmvādus, protams, pirms sezona jāiztīra. Dūmvadu tīrīšana jāuztic īpašiem šīs profesijas meistariem. Ventspilī tos var atrast brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībā. Ir arī tādi, kas ar to nodarbojas individuāli. Pirms pielaist tīrītāju pie sava dūmvada, jāpalūdz viņam uzrādīt individuālo certifikātu. Lai viņi tiešām jums pareizi un kvalitatīvi tos darbus veids. Ja? Arī, ja mēs runājam par dūmvādiem, arī to stāvokli regulāri jāpārbauda, vispār kā tas dūmvāds, kāds viņš ir, ja? Vai tur nav kaut kāda plaisa neparādījies vai kaut kādi citi bojājumi. Ja? Tos pārbaudes arī veids certificētais kurcinslaucī un tad izdot speciālu aktu, ka dūmvādu viss ir kārtībā, ja, un viņu var droši eksploatēt. Tiem, kas vēl tikai ceļ savu personīgo māju, lai izvairītos no nelaimes nākotnē, ar atbildību jāpieiet tādiem procesiem kā krāsnes, kamīna, dūmvadu un apkuras katlu uzstādīšana. Būvēt tos tomēr jāskatās, lai to dara atkal certificēti būvnieki, ja, kas var ar to nodarboties, ja, tāpēc, ka diezgan daudz ugunsgrēkus arī jaunajās mājas, ka tika uzbūvētas, ka tur nekas nevar būt vēl, jā, un tā tālāk, bet izcelas tieši dēļ nepareizi apkuras iekārtas izbūves dēļ. Sakarā ar to, ka mēs tagad neveicam pastāvīgu kontroli dzīvumu māju, it īpaši privātu māju, ja, pārbaudes neveicam, tad cilvēki var arī privāti vērsties, pieņemsim, pie mums, ugunsdzēsības dienesta, pēc konsultācijas, tīpaši celtniecības gaitā, ja, un prasīt varbūt
kādas normas, kādus notiekumus jāievēro, lai būtu droši, lai izbūvētu droši viss tas iekārtas, ko viņi grib sev paredzēt, jā, tā māja. Vēl viens uguns bīstams priekšmets ir elektriskais sildītājs. Uzstādot to savās mājās, jāpārliecinās, lai tie nebūtu viegli uzliesmojoši materiāli tūmā. Tie var būt aizkari vai pledi, un nekādā gadījumā uz sildītājiem nedrīkst žāvēt veļu. Vajadzētu iepazīties arī ar sildītāju lietošanas instrukciju. Ir iekārtas, kuras var eksploatēt pastāvīgi ieslēgtam tīklā, pieņems, un viņas atstāt bez uzraudzības, un viņi ir droši tāda eksploatācija. Ir iekārtas, kas nav tik droši un kurus labāk neatstāt, kad pieņemsim tos pašus ventilatorus vai kā viņus nosaukt pareizi, jā, tas apkures ventilatorus, jā, kur ir tas spirālis iekšā, kas tomēr ar laiku, viņi nav tik droši. Ar papildus siltuma avotiem ir saistīta vēl viena ugunsgrēka iespējamība – izsavienojums. Ne katra māja elektroinstalācija var izturēt to slodzi, kura vajadzīga, pieņemsim, tam elektrosildītājiem, jā, un dēļ to arī tipaši vecas, pieņemsim, 5 stāvu mājas, jā, kaut kādas, un arī 9 stāvu mājas. Tā elektroinstalācija, viņa nav domāta tādiem, lielai slodzei, jā, ka mums tagad ir ļoti daudz tur mājsaimniecībā, mēs izmantojam dažādas elektriskas ierīces, un ja mēs klāt mēs vēl pieliksim, pieņemsim kaut kādus sildītājus, tad tā instalācija viņa tiešām var neizturēt, jā, un no viņa var būt vai izsavienojuma vai pārslodzes dēļ aizdegsies elektroizolācijā, jā, un dēļ tā izcelties ugunsgrēki. Ievērojot visus iepriekš minētos norādījumus, nav garantēts, ka uguns nelaimes 100% jūs nepiemeklēs. Tomēr pastāv liela iespējamība, ka varēsiet no tās izvairīties. Uguns ir nekontrolējama stihija, un īsā laikā cilvēks var zaudēt īpašumu, veselību vai pat savu dzīvību. Šī gada aizvadītie 9 mēneši pagāja salīdzinoši mierīgi. Nav lieli ugunsgrēki nebija, izņemot principā gandrīz vienu, kas bija, kad nodega Vasarničiela kafejnīcā, pārējie ugunsgrēki bija mazāki. Pēc ugunsdzēsēju novērojumiem statistika katru gadu būtiski nemainās. Vidēji cīņai ar uguni Ventspils dienests izbrauc 250 līdz 300 reizes gadā. Gita Mārtiņsone, Julija Kostenko, Marks Sumļennijs, Kurzemes televīzija. Aktīvi norisinās remontdarbi Ventspils slimnīcas jaunajās intensīvās terapijas telpās. Celtnieks steidz visu paveikt laikā. Komunikāciju tīkli jau izvietoti, šobrīd notiek apdares darbi, bet dažviet jau tiek uzstādītas medicīnas iekārtas. Pašlaik montieri nodarbojas ar to, ka montē konsoles. Pie katras gultas būs konsoles, kurās ir iekšā gan skābeklis, gan gaiss, gan elektrība, gan pārējie parametri, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu pacientu. Nebūs vairs sienās, bet būs šādās speciālās konsolēs. Celtniecības un rekonstrukcijas darba rezultātā reanimācijas nodaļa kļūs vēl piemērotāka savas galvenās funkcijas veikšanai – cilvēka dzīvības glābšanai. Pēc nodaļas nodošanas eksploatācijā 5 no 6 pacientiem nepārtraukti būs mediķu uzraudzībā. Ir vēl kāda atsevišķa telpa, kurā paredzēta 6. gulta. Nodaļā tiks uzstādīta mūsdienīga monitoringa sistēma. Būs arī reanimācijas zāle. Nodaļa tiks iekārtot ar jaunām mēbelēm, kā arī ar jaunajām medicīnas tehnoloģijām. Realizējot šo projektu, iegūs arī bērnu nodaļa, kura līdz šim bija savienota ar reanimācijas nodaļu. Lai mazo pacientu no palātas nogādātu uz izmeklēšanu, piemēram, ar kompjūteru tomogrāfijas palīdzību, nācās vai nu iziet no slimnīcas ēkas, vai doties cauri reanimācijas nodaļai. Ierīkots atsevišķs koridors. Ar intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļas rekonstrukciju uzsākts Ventspils slimnīcas renovācijas 2. etaps. Solvita Demante, Taķana Saksakanska, Inģis Žodziņš, Kurzemes televīzija. Līdz ar dabas resursu nodokļu paaugstinājumu jau šogad Ventspilī plānots palielināt maksu par atkritumu pārvaldi. Atkrituma maksa sastāv no 3 dažādām daļām. Pirmā ir atkrituma savākšana, transportēšana, otrā daļa ir atkrituma noglabāšana poligonā un trešā daļa ir dabas resursu nodoklis. Līdz šim Ventspils labiekārtošanas kombināts, pateicoties savām rezervēm, varēja saglabāt tarifu nemainīgā līmenī, pat neskatoties uz degvielas cenu paaugstinājumu. Bet šobrīd visas optimizācijas iespējas ir izsmeltas, un uzņēmums, lai nestrādātu ar zaudējumiem, ir spiests palielināt tarifus. Tāpēc, ka 2006. gadā dabas resursu nodoklis bija 75 centimi par vienu noglabāto tonu, patreiz viņš ir 7 lati par katru tonu. Līdz ar to esam spiesti paaugstināt atkritumu maksu, lai varētu, teiksim tā,
strādāt normālā režīmā ar pēļņu mazliet un uzņēmums varētu attīstīties. Pakalpojumu saņēmēji Ventspilī dalās 3 kategorijās – daudz dzīvokļu namu iedzīvotāji, privātmāju īpašnieki un juridiskas personas. Pirmajai kategorijai maksa paaugstināsies par 30%, privātmāju īpašniekiem par 12%, bet juridiskajām personām, kas līdz šim maksāja visvairāk, tarifs samazināsies par 7%. Daudz dzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem maksājums par vienu personu mēnesī pieaugs par 23 centīmiem. Individuālā māja iedzīvotājiem par vienu 240 litru konteineru izvešanas reizi pieaugums būs 22 centīmi, un juridiskajām personām samazinājums būs par 14 centīmiem. Izmaiņas saistāmas ar atkritumu apsaimniekošanas likuma prasību, kas paredz tarifu izlīdzinājumu visām pakalpojumu saņēmēju kategorijām. Mēs domājam, ka līdz ar to iedzīvotāji būs godprātīgi un parāds, teiksim, sevišķi neaudzēs. Jaunais tarifs varētu stāties spēkā no 2012. gada 1. decembra, un neskatoties uz paaugstinājumu, tas būs zemākais Latvijā. Gita Mārtiņsona, Julija Kustenko, Mareks Sumļenīs, Kurzemes televīzija. Oktobrī un novembrī notiks kārtējā Ventspils iedzīvotāju aptauja, kurā izmantojot Sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS pakalpojumus, tiks noskaidroti uzskati par dažādiem pilsētas dzīves jautājumiem. Tajā skaitā par Ventspils pilsētas domas nodaļu, pašvaldības iestāžu un kapitāla sabiedrību darbu, par situāciju komunālo pakalpojumu jomā un citos jautājumos. Izlases veidā pētījumā tiks aicināti piedalīties 800 Ventspils pastāvīgie iedzīvotāji. Pie iedzīvotājiem versīsies īpaši sagatavoti intervētāji, kur ievērojot noteiktu procedūru nejaušības kārtā izvēlēsies noteiktu skaitu māju, dzīvokļu un vienam no mājsaimniecības locekļiem lūgs piedalīties aptaujā. Intervētājiem ir pētījuma centra izsniegta apliecība, kurā ir norādīts viņu vārds un uzvārds. Neskaidrību gadījumā iespējams zvanīt uz pētījumu centru SKDS pētījumu vadītājai Ivetai Briškai. Telefons 67 31 28 76. Augsto tehnoloģiju parks. Tāds nosaukums ir vietai, kur Ventspilī rodas jaunas idejas zinātnē par kosmosu, elektroniku un inženieru tehnoloģijām. Šomēnes Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā ir atvērts demo centrs, kur var apskatīt un izmēģināt Kurzemes uzņēmēju idejas. Tas ir viens no veidiem, kā skolēniem un studentiem radīt interesi par zinātni. Pirms daudziem gadiem Ventspils Brīvostas pārvalde un Ventspils augstskola nodefinēja mērķi – veicināt augsto tehnoloģiju attīstību un atbalstīt Latvijā ražotus produktus inženierzinātnēs. Tika izveidotas 2 struktūra vienības – tehnoloģija parks un biznesa inkubators, kas aizņem plašu teritoriju pilsētas nomalē. Biznesa inkubators ir organizācija, kas palīdz jauniem uzņēmumiem uzsākt darbību un sākt aktīvi strādāt. Savukārt tehnoloģija parkā tiek nodrošināts telpas un, ja nepieciešams, arī konsultāciju pakalpojumi. Šobrīd VATP biznesa inkubatorā ir ap 50 uzņēmumiem, tā skaitā arī Talsos ir filiāli, kur ir ap 9 uzņēmumiem, ja nekļūdos. Tā kā interese ir liela un ik pa laikam notiek šīs atbalsta piešķiršanas komisijas, kur jaunie uzņēmumi aizstāv savas biznesa idejas, un tad komisija izvērtē, kuram, teiksim, būtu vairāk vajadzīgi piešķirt atbalstu. Šobrīd mēs varam redzēt Ventspils elektronikas fabriku, kas ir viens no mūsu lielākajiem nomniekiem un strādā ar mums kopā jau no paša dibināšanas, no 2005. gada. Viņi ražo elektroniskas schēmas un pārsvarā klienti ir no Skandināvijas valstīm. Šeit atrodas vēl vairāki uzņēmumi, tā skaitā arī Latvisoft, kas programmē mobilās aplikācijas, kā arī Textile for You uzņēmums, kurš šuj apakšveļu sievietēm Krievijas tirgumu. Kurzemes demo centrā ir iespēja apskatīt Ventspilī un citur Kurzemē ražotus produktus, apskatīt no visām pusēm un saprast, ar ko īsti uzņēmumi nodarbojās. Šobrīd mēs atrodamies Kurzemes demo centrā pie viena no standiem Domu spēks kosmosā. Tas, ko šeit var darīt, var ar domu spēku laist raķeti kosmosā. To visu var darīt, izmantojot šo sensoru lenti, kas lasa smadzeņu impulsus, un tad ir ļoti jākoncentrējās uz raķetes palaišanu kosmosā, un tiek uzņemts, protams, laiks, cik ātrā laikā to izdodas izdarīt. Tas ir tāpēc, lai radītu jauniešiem interesi studēt augstās inženieru zinātnes, interesēties par augstām tehnoloģijām, jo šo spēli ir izstrādājuši inkubatoru uzņēmums, un tātad piesaistīt arī studenti. Šoruden ar augstajām tehnoloģijām tika uzrunāti pilsētnieki, kas ļoti labprāt apmeklē Kurzemes demo centru. Visā pasaulē interaktīvie zinātnes centri kļūst par turisma objektiem, savā ziņā izglītības centriem.
Kurzemes democentrs šobrīd specializējas augsto tehnoloģiju un satelīta tehnoloģiju jomās. Stendu vidū ir vairākas interaktīvas spēles, kas veltītas kosmosa izpētēji. Otra Kurzemes democentra ekspozīcija veltīta Kurzemes ražošanas uzņēmumiem. Interaktīvos stendos izvietotu ražotāju produkti. Ventspils biznesa inkubatorā var sastapt daudz Ventspils augstskolas absolventu un studentu. Democentrā izstādīto ideju autori zināšanas iegūši gan inženierzinātņu fakultātē, gan uzņēmējdarbībā. Tas ir pirmais solis ražošanai ar augstu pievienoto vērtību, kas šobrīd tik ļoti nepieciešama Latvijai. Gonda Pūrniece, Taķiem Saksa-Ganskina, Žudziņš, Kurzemes televīzija. Mākslas un mecenātisma projektā Govju parāde Ventspilī 2012 šovasar varēja apskatīt 26 apgleznotas gotiņas. 3. novembrī 19 no tām Jaunradas namā tiks izsolītas. Pašvaldība vienojusies ar Govju parādes licences īpašniekiem, ka pārējās gotiņas paliks pilsētā. Savu viedokli par to, kurus eksponātus vajadzētu atstāt Ventspilī, varēja izteikt arī iedzīvotāji. Kļuvis zināms, ka neizsolījis mākslinieces Sarmītas Caunas veidoto objektu gaismas govs, pilsētā paliks arī govs koloss, granātu govs, vētras govs un tautas veidotā tautas govs, kā arī 2 iedzīvotāju izrotātās gotiņas. Pārējās gotiņas ik viens interesants varēs iegādāties savā īpašumā. Iegūtie līdzekļi tiks izmantoti labdarībai. Kuršu ķoniņi. Gandrīz katrs ir dzirdējis šādu vārdu salikumu, bet kādi bija šie ļaudis un ar ko izpelnījās to, ka viņus pieminam vēl šodien? Atbildes uz šiem jautājumiem varat atrast Ventspils galvenajā bibliotēkā, kur aplūkojama kāda interesanta izstāde. Ventspils galvenajā bibliotēkā aplūkojama izstāde par kuršu ķoniņiem. Tās ir gan liecības par seniem laikiem, gan fotogrāfijas, kurās redzami kuršu ķoniņu pēcteči mūsdienās. Kuršu ķoniņi. Ideja radās izlasot presē, Nacionālā bibliotēkā ir izveidot izstādi kuršu ķoniņi. Izstādes autori Janīna Kursīte un Kuldīgas novada muzejs. Īsi pirms tam bija izstāde lībieši, Vidzemes lībieši, un likās lībieši un kurši, un kā mēs lasām vēsturē, un kā arī mūsu izcilā vēsturniece Štrumfa saka, ka šeit ir tieši tā vieta, kur ir lībieši un kurši, vārds sakot, kur viņi ir bijuši gan vieni, gan otri, un ka mēs esam viņu pēcteči. Fotoportretu galeriju veidojusi Janīna Kursīte, kur aktīvi pievērsusies kuršu ķoniņu mantojumu izpētēji. Ventspilniekiem bija lieliski iespēja klātienē tikties ar Janīnu Kursīti, lai par kuršu ķoniņiem uzzinātu ko vairāk. Tā tika saukta kuršu cilts, kuru jau 1320. gadā noslēdza sev izdevīgu lēņu līgumu ar Vācu ordeni. Sākumā ķoniņi droši vien bija no kuršiem tie, kas augstzimušie, varētu domāt, jo ar kuru katru Vācu ordenis līgumus nenoslēgtu. Nevelti uzreiz arī pirmajos līgumos 14. gadsimta sākumā ar tontegodēm ir redzams, ka viņi tiek saukti par ķoniņiem, ķēniņiem, ķūnigi. Līdz ar to var teikt, ka viņi neparādījās no tukšas vietas, viņi bija mūsu kuršu augstdzimušo, tādas slepnākās kārtas, bajāru, brahmaņu kārtas piederīgie. Iespējams, ka vācu iekarotāji nespēja apspiest kuršu ciltis. Tādēļ arī lēņu līgumus, kuros kuršu ķoniņiem tika piešķirtas vērā ņemamas privilēģijas, bija iespējams noslēgt. Savukārt kuršu ciltī tā bija iespēja paglāpties no fiziskas iznīcināšanas, un vēlākos gadsimtos viņu pēcteči nekad nekļuva par dzimtcilvēkiem. Arī citviet Latvijā tikuši slēgti šādi līgumi. Ir bijuši ķoniņi Vidzemē, šķiet, ka ir bijuši ķoniņi ciemi arī Zemgalē, tā ka tas nav tā izolēti, bet citur laika gaitā ķoniņu ciemi ir zaudējuši savas privilēģijas. Kuršiem, kurzemniekiem izdevās noturēt, tas nav nācies vēstures laikā dažādos gadsimtos viegli. Cariskās Krievzemes laikā 19. gadsimta sākumā kuršu ķoniņi tiesājušies, lai saglabātu savas privilēģijas. Prāva ilgusi 80 gadus, nevienu ģimeni materiāli izputinot, bet ķoniņi uzvarējuši. Arī mūsdienās šo seno dzimtu pēcteči apzinās savu senču mantojumu. Tie, kas ir tontegodes, tie, kas ir peniķi, tie, kas ir vidiņi, arī šmēdiņi ir satikti, tie satiktie, viņi ir tie, kas ne tikai apzinās, bet kas arī saglabājuši kaut vai tontegodes
14. gadsimta sākumā lēņu grāmatus pergamenta rakstīt cauri gadu simtiem, cauri dažādiem pārbaudījumiem, kā lai neapzinātos. Dod Dievs katram mums kaut daļu no tās savas dzimtas vai sava novada vēstures apzināties tāpat kā viņiem. Lekcija par kuršu ķoniņiem notika cikla Kurzemes atmiņa ietvaros. Iezīmētas ieceres arī nākamajiem pasākumiem. Novembris vispār mums būs Latvijas mēnesis. Mēs tiksimies ar izciliem vēsturniekiem, rakstniekiem un dziedāsim latviešu dziesmas, kas mums notiek 2 reizes mēnesī, 4 Savukārt izstādi Kuršu ķoniņi varat nākt un aplūkot Ventspils galvenajā bibliotēkā, 2. stāvā. Solvita Demante, Mareks Sumļernīs, Kurzemes televīzija. Tieši pēdējos 2. Otrdien, 23. oktobrī, 10:30 Ventspils Jaunradas namā būs iespēja noskatīties muzikālu iestudējumu bērniem Pelītes mācība pēc Herberta Dorbes dzejas motīviem. Ar šo izrādi viesosies Talsu novada Pastendes pirmskolas izglītības iestādes ķipari audzēkņi. Aizvadītajā nedēļas nogalē Olimpiskā centra Ventspils vieglatlētikas manēžā notika pirmā Nacionālo kultūras biedrību un pilsētas sabiedrisko organizāciju Spartakiāda. 8 komandas sacentās 10 sporta veidos. Daudziem dalībniekiem tas bija nopietnas fizisks pārbaudījums. Vieglatlētikas manēžā startēja Krievu, Ukraiņu, Baltkrievu, Tatāru, Baškīru biedrības, organizācijas Vasa komanda, klubs Aerobika visiem un Ventspils latviešu komanda. Spartakiādas organizatori Ventspils Krievu biedrība sagatavoja dažādas sacensības ar volejbolu un futbola bumbām, kā arī soda metienus ar basketbola bumbām. Visas sacensības notika gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē. Smalkas uzbūves dāmas cēla svaru bumbas un stieņus, kas svēra 1/3 no paša svara. Vieglatlētikas disciplīnā organizatori paredzēja 3 cīņu, jāveic 2 distances un jālec no vietas. Visapmeklētākā un skatāmākā disciplīna bija virves vilkšana. Šis sporta veids bija visgrūtākais pārbaudījums tiem, kas katru dienu ar sportu nenodarbojas. Bet cīnījās visi godam. Noslēgumā komandas piedalījās stafetēs. Rezultātā godalgotās vietas ieguva. 1. vieta Krievu biedrībai, 2. Baltkrievu, bet 3. ebreju. Gita Mārtiņsona, Tatjana Saksaganska, Mareks Sumļernīs, Kurzemes televīzija. Latvijas Olimpiskās komitejas izpildu komitejā noticis piedāvājuma prezentāciju izvērtēšana konkursā par tiesībām rīkot Latvijas jaunatnes vasaras olimpiādu 2013. gadā, kur tika izvērtēti 2 pieteikumi – Valmieras pilsētas un Ventspils pilsētas pašvaldības pieteikums, kurā kā sadarbības partneris iesaistīta Liepājas pilsētas pašvaldība. Izskatot visus dokumentus un uzklausot pilsētu sagatavotās prezentācijas, par uzvarētājiem tika atzīta Ventspils pašvaldība, kur iegūt tiesības 2013. gada 14. līdz 16. jūnijā organizēt Latvijas jaunatnes vasaras olimpiādi. Olimpiāda tiek plānota 26 sporta veidos, no kuriem 17 norisināsies Ventspilī. Olimpiādas organizēšanā Ventspils sadarbības partneris ir Liepājas pilsētas pašvaldība, kur notiks vairāki sporta veidi. Latvijas jaunatnes vasaras olimpiāda notiek reizi 2 gados. Līdz šim Ventspils pilsētā no 2000. gada ir notikušas 5 Latvijas jaunatnes un vasaras olimpiādas. Ventspilniekiem būs iespēja klātienē vērot sporta sacensības vairāk kā 17 sporta veidos un piedalīties plašākos valsts jaunatnes sporta svētkos. Turklāt labākie Ventspils sportisti gūs iespēju startēt savus pilsētas sporta bāzēs, saņemot morālu atbalstu no līdzjutējiem Ventspilī. Latvijas jaunatnes vasaras olimpiādas dalībnieku un līdzjutēju viesošanās mūsu pilsētā veicinās uzņēmumu, kas sniedz ēdināšanas, naktsmītņu, turisma, drošības, medicīnas un citu pakalpojumu apgrozījumu. Laukā paliek arvien vēsāks, tādēļ ekstrēmā sporta veida cienītāji tiek aicināti sportot Olimpiskā centra Ventspils ziemas skateparkā Lačplēša ielā 7. Slēgtais skateparks apmeklētājiem ir atvērts jau no aizvadītās otrdienas, un to būs iespējams apmeklēt katru nedēļu no otrdienas līdz piekdienai no 16. līdz 20. un sestdienās no 11. līdz 20. Svētdienās un pirmdienās ziemas skateparks būs pieejams tikai ar iepriekšēju pieteikšanos. Skateparkā pieejamas konstrukcijas, rampas, porolonu kastes un
citi elementi ekstrēmo sporta veidu paraugu demonstrējumiem un treniņiem. Lai novērstu sportistu drūzmēšanos un nodrošinātu apmeklētāju drošību, skateparka darba laiks sadalīts pa sporta veidiem. Un sporta veidi sadalīti šādi. Otrdien, ceturtdien no 16. līdz 18. skateboards un inlines, no 18. līdz 20. velosipēdi. Trešdien, piekdien no 16. līdz 18. velosipēdi, bet no 18. līdz 20. skateboards un inlines. Sestdien no 11. līdz 13. velosipēdi, no 13. līdz 15. skateboards un inlines un no 15. līdz 20. visi kopā. Vienas reizes apmeklējuma cena ir 50 centīmi, bet mēneša abonementa cena ir 5 lati. Iegādājoties mēneša abonementu, pieejams neierobežots apmeklējumu skaits mēnesī. Ziemas skateparkā iespējams norēķināties arī ar ventiem. Piedzīvojumu parkā apmeklētāju aktivitāte šobrīd ir pierimusi, bet te notiek aktīva gatavošanās ziemas un nākamajai vasaras sezonai. Notiek servisa ēkas rekonstrukcija un atrakciju zonas izveide ar jaunām un vēl aizraujošākām atrakcijām. Servisa ēkas rekonstrukcija nepieciešama, jo sakarā ar piedzīvojumu parka teritorijas un sniegto pakalpojumu klāsta paplašināšanos, esošās telpas ir kļuvušas par šauru un nav iespējams pakalpojumus nodrošināt pietiekami augstā līmenī. Tiek paplašinātas servisa ēkas nomas punkta un ēdināšanas telpas, izveidota kafejnīcas āra terase un apbalvošanas podestūra. Servisa ēkas rekonstrukciju plānots pabeigt līdz decembra vidum, tātad Lemberga hūtes jaunajai sezonai. Jau šobrīd notiek gatavošanās nākamās vasaras sezonai. Piedzīvojumu parkā tiek veidota atrakciju zona, kurā tiks izvietotas esošās un vairākas jaunas atrakcijas. Šīs teritorijas centrā būs strūklakas. Kā jaunumus varam minēt sintētiskā ledus slidotavu, kuru varēs izmantot gan ziemā, gan vasarā, bampermašīnu laukums ar 12 dažādu marku automašīnām, saskaroties tās 2 līdz 3 sekundes rotēs ap savu asi, bamperlaivu atrakcija ar 12 elektriskajām laivām. Laivās varēs braukt pa vienam vai arī bērns kopā ar kādu no vecākiem. Kopējais baseina lielums 283 kvadrātmetri. Tramplīna laivas, brauciens brīvajā kritienā no 9 metrus augstas estakādes. Kopējais nobrauciena garums 37 metri, kā arī bērnu autoskola, kurā brauciens notiks pa 912 kvadrātmetrus lielu laukumu ar Ventspils ielu tīklojumu. Pie jauniem un plašākiem laukumiem tiks arī petanka spēles cienītāji. Parka apmeklētāji varēs atpūsties jaunajā piknika zonā, kā arī visā parka teritorijā tiks izvietoti ap 70 dažāda izmēra soliņi. Ziema vairs nav aiz kalniem un pavisam drīz piedzīvojumu parks aicinās pie sevis ziemas prieku baudītājus. Lemberga hūtē ziemas sezonā lietpratējiem tiks piedāvāta jauna dinamiska trase ar mākslīgi veidotiem pacēlumiem. Padomāts ir arī par bērnu trases apmeklētāju ērtībām. Nokļūšanai virsotnē būs ierīkots lenšveida pacēlājs. Uz tikšanos Lemberga hūtē. Rudens ir ražas laiks, kad Ventspils tirgū tiek piedāvāts visplašākais klāsts dažādu dārzeņu un Latvijā audzētu augļu. Šeit atradīsiet arī ogas un sēnes. Ventspils tirgo iespējams arī iegādāties augļu koku un košumkrūmu stādus. Plašā izvēlē rudens ziedi. Paviljonos svaigas un kūpinātas zivis, arī gaļa visplašākajā sortimentā, piena produkti, medus, konditorijas izstrādājumi un rūpniecības preces. Nāciet iepirkties Ventspils tirgū. Atgādinam skatītājiem, ka Kurzemes televīzijas veidotās ziņas gan latviešu, gan krievu valodā varat noskatīties arī interneta mājaslapā, kuras adrese ir kurzemestv.lv. Tās bija ziņas Ventspilī. Uz tikšanos!